Es nezinu, es pabeidzu 9. klasi, kā bija interesi tālāk mācīties, bet nezināju, kur. Sākumā domāju, uz salu braukt, organizēsē, bet tā kā man te dzīvo radi, domāju, kāpēc trenēt. Tāpēc, ka diezgan izdevīgi, nav jābraukā katru nedēļu, es paliku tepat tā Skandavā. Un jā, aizgāju. Man ir sen viens radnieks ietaisīja par elektrici. Sākumā baigi nepatīk tā profesija, nesapratu, tāpēc, ka bija tā teorija, bet tad aizgāju uz praksi un tad sapratu, par ko es īsti mācos. Un, jā, visu to tēmu. Iepatikās baigi. Jā, tad jācenšās pabeigt. Pēc šitās skolas. Es nezinu, tie plāni jau baigi brīdis mainās ar godiem, jo visu laiku domāju, nezinu, tepat Latvijā strādāšu, jo man bija diezgan laba prakses vieta un man piedāvāja pēc tam darbu. Un jā, domāju tur sākumā, bet tagad nesen atbraucu uz skolu no vienas firmas pārstāvis un piedāvāja uz ārzemēm. Vēl kāds 6 nedēļas strādāju, 2 vai 3 nedēļas brīvs. Bet tas ir diezgan tālu, Turcijā, viņi pa visu Eiropu. Viņi objekti pa visu Eiropu. Viņi uzstāda vēja ģenerators. Jā, tas darbs diezgan bīstams, cik es sapratu. 160, pār pa 100 metriem augstumā tur jākāp. Diezgan atbildīgs darbs. Tur vēl kārtīgi jāizdomā. Bet tur ir jāparakstās, tur ir līgums 2 gadiem. Bet iestājies tur 2 gadus vismaz jānostrādā. Es nezinu, it kā baigi ilgi nav ko domāt, bet, jāmēģina izdomāt līdz izlēmumam. Es gribētu, jo tur, nezinu, pieredze ir diezgan liela pieredze, jā. Un gribētos pabūt kaut kādās ārvalstīs, protams. Un diezgan labs atalgojums.